Evopel katls ir mūsdienīgs, ekoloģisks katls, kas pieejams ar jaudu 8, 12, 15 un 20 kW. Jaunās ēkas arvien biežāk tiek pielāgotas gāzes katlu vai siltumsūkņu uzstādīšanai, un līdz ar to tām ir nelielas katlu telpas. Evopel ir kompakti izmēri, tāpēc tā uzstādīšana nesagādā nekādas problēmas. Abās katla pusēs ir sagatavoti revīzijas atveres apkalpošanas darbiem. Ierīci var aprīkot ar papildu peletu tvertnes uzstādījumu, kas ļaus ilgāk darboties ar vienu uzpildi. Noņemot priekšējo apvalku, iegūstam piekļuvi vadības moduļu blokām. Tur uzstādītājs veiks pieslēgumus. Katla un centrālās apkuras sistēmas vadības elementiem. Katram vadības blokam standarta komplektācijā ir interneta moduls un radio moduls, kas nodrošina bezvadu saziņu ar speciālajiem katla uztvērējiem. Atverot apvalka aizsargu, iegūstam piekļuvi kurtuves durtiņām un revīzijas durtiņām. Noņemot maskējošo paneli, mums ir ērta piekļuve aizdedzinātājiem. Katla apakšējā daļā atrodas izplūdes ventilators, kas stabilizē tā darbību. Atceries regulāri tīrīt katlu. Siltummaiņa tīrība nodrošinās mazāku degvielas patēriņu, kā arī palielinās ierīces efektivitāti un liederību. Uzmanību! Pirms tīrīšanas atvieno katlu no elektrības padeves un atdzesē siltumaiņu. Katla apskati sākam ar virpuļotāju izņemšanu un dūmgāzu vertikālo kanālu iztīrīšanu. Pēc tam iztukšojam pelnu tvertni un izņemam sodrais no pieejamajām pārbaudes vietām. Katla aizmugurējā daļā periodiski jārūpējas par izplūdes ventilatoru un dūmgāzu sensoru tīrību. Neaizmirsti lejupielādēt bezmaksas lietotni Esteromik vēl savā telefonā, ar kuru varēsi pārvaldīt savu katlu. Ja tev ir kādi jautājumi, uzraksti komentārā zemāk.